liels tas ir. Šķiet, šeit nebija uguns. Tā ir uguns, kas nav kritusi. Tā ir uguns, kas nav kritusi. Pret jutīgiem punktiem teritorijā un okupētajā Krimā. Dažu dienu laikā Maskava redzēja, kā rūpnīca, kas saistīta ar raķešu komponentu ražošanu, tika trāpīta Voroņežā. Naftas tvertnes aizdegās Hersonā. Kaukazas ostas struktūras tika uzbruktas. Dubnas kosmosa sakaru centrs nonāca mērķī un Krievijas galvaspilsētas lidostas nonāca mērķī. Nevis jaunā dronu viļņa dēļ. Krievijas aizsardzība šķiet steidzoties glābt situāciju, cenšoties aizsargāt Maskavu, aizlāpīt caurums Krimā un noslēpt tās militārās mašīnas ievainojamību, kas agrāk demonstrēja spēku. Taču tagad tā saskarās ar spiedienu savās mājās. Putins apsūdzēja Kīvu mēģinājumos destabilizēt Krievijas sabiedrību. Taču fakts ir tāds, ka pats karš, ko viņš uzspieda Ukrainai, ir atgriezies Krievijā baiļu, kavēšanās, uguns un nērta klusuma veidā. Tas nav beidzies. Ko Ukraina trāpīja? Kā Krievija kļuva tik neaizsargāta? Es tev tūlīt visu pastāstīšu. Ja tev patīk šāda veida tieši un bez liekvārdības saturs, apsver iespēju abonēt, jo šeit šādi video ir katru dienu. Ukrainas avotu norādītais mērķis bija elektronikas rūpnīca, kas tika izmantota Krievijas raķešu komponentu ražošanai, tostarp sistēmām, kas saistītas ar bruņojumu, piemēram Skander un KH-101. Uzbrukums tika veikts ar precīzijas raķetēm, kas tika palaistas no gaisa. Tā ziņo Ukrainas ģenerālštābs. Tieši tur Ukrainas spiediens kļūst skaidrāks. Kīva cenšas uzbrukt ne tikai karavīriem frontes līnijā, bet arī kara mašinērijai, kas uztur Putina karu. Pēc tam Kerčes attēli pastiprināja šī brīža nozīmi. Naftas tvertnes tika novērotas degošas okupētajā Krimas reģionā, netālu no strateģiski svarīgas teritorijas, degvielas un apgādes transportēšanai. Novērošanas ziņojumi norādīja, ka vairāki tvertnes tika trāpīti, un dažās versijās teikts, ka ugunsgrēks izcēlies 4 līdz 5 no 7 termināļu tvertnēm. Kerča ir ļoti svarīga, jo atrodas netālu no tilta, kas savieno Krieviju ar Krimu. Reģions kalpo kā apgādes koridors okupētajai pussalai un Krievijas operācijām Ukrainas dienvidos. Arī Kafkas osta nonāca tēmēklī. Šī būve atrodas otrā Kerčes šauruma pusē, Krasnodaras reģionā, un tiek izmantota jūras savienojumiem ar Krimu. Publikācijas un ziņojumi par uzbrukumu norādīja uz ugunsgrēkiem teritorijās, kas saistītas ar degvielas uzglabāšanu un ostas infrastruktūru. Tāpat izplatījās informācija par prāmjiem un būvēm, kas tiek izmantotas kravu pārvadāšanai. Tas skar būtisku Krievijas centienu daļu – nogādāt munīciju, degvielu, transporta līdzekļus un apgādi uz okupētu teritoriju, kas ir atkarīgi no ievainojamām piegādes maršrutiem. Spiediens uz Krimu kļuva vēl acīm redzamāks, kad Maskavas ieceltās amatpersonas paziņoja, ka Ukraina ir trāpījusi arī dzelzceļa tiltam pār Ziemeļkrimas kanālu, netālu no Rostovas. Kijeva šo operāciju pasniedza kā daļu no mēģinājuma izolēt okupēto pussalu un apgrūtināt Krievijas pārvietošanos dienvidos. Tilts tika uzskatīts par loģistiski nozīmīgu ceļu Krievijas spēku apgādēji. Pēc pirmā uzbrukuma jauna operācija iespējams skāra iekārtas, kas tika izmantotas konstrukcijas remontam. Vēstījums bija vienkāršs. Praksē Maskava mēģina salabot, Kijeva atkal izdarīs spiedienu. Kamēr Krima dega strateģiskos punktos, arī Maskavas reģions izjuta ietekmi. Saskaņā ar Ukrainas ģenerālštābu tika trāpīts Dubnas kosmosa sakaru centrām. Krievijas aģentūra TASS apgalvoja, ka vieta tika pakļauta masīvam dronu uzbrukumam, taču norādīja, ka pārraides un sakari netika ietekmēti un darbinieki nav cietuši. Neskatoties uz to, simbolisms ir spēcīgs. Dubna atrodas Maskavas reģionā un ir saistīta ar Krievijas satelīta sakaru infrastruktūru. Kad šāda veida mērķis nonāk sarakstā, sajūta, ka tas viss ir drošā attālumā, pazūd. Maskava saskārās arī ar traucējumiem lidostās. Šeremekjevas, Domoģedovas, Vnukovas un Žukovskas lidostas uz laiku apturēja lidojumus dronu uzbrukumu laikā. Mērs Sergejs Sobjaņins paziņoja, ka pretgaisa aizsardzība 24 stundu laikā pārtvērusi 84 dronus, kas bija vērsti uz galvaspilsētu. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka kopumā pārtverti 300 droni, ieskaitot okupētās teritorijas.
Pat izmantojot šos skaitļus kā mēģinājumu parādīt efektivitāti, pati nepieciešamība slēgt lidostas atklāja apmulsuma apmēru. Video ieraksti un ziņojumi par pūļiem lidostās vēl vairāk pastiprināja šo spriedzi. Krievijas iedzīvotājiem karš sāk izpausties rindās, kavējumos, atceltos reisos un bailēs no jauniem traucējumiem. Vladimirs Putins cenšas radīt priekšstatu, ka viss tiek kontrolēts, taču Maskavas ikdiena tika ietekmēta. Vladimirs Putins reaģēja, sakot, ka Ukraina uzbruk civilajai infrastruktūrai, lai destabilizētu Krievijas sabiedrību. Šis izteikums parāda, ka Kremls ir sapratis Ukrainas kampaņas psiholoģisko efektu. Apsūdzība mēģina padarīt Krieviju par upuri, bet atklāja svarīgu punktu. Uzbrukumi sašūpo vispārējo pārliecību. Volodimirs Zelenskis arī paaugstināja toni pret Baltkrieviju. Viņš pieprasīja, lai Minska noņem retranslācijas stacijas, kas pēc Kīivas teiktā palīdz Krievijas droniem darboties pret Ukrainas reģioniem. Zelenskis noteica termiņu un paziņoja, ka Baltkrievijai vēl ir laiks demontēt iekārtas. Kremļa pārstāvji reaģēja, nosaucot šo prasību par agresīvu un solīja apspriest šo jautājumu ar Aleksandru Lukašenko. Spriedze liecina, ka netiešs atbalsts Krievijas mašīnai arī var nonākt Ukrainas politiskajā un militārajā redzeslokā. Baltkrievija cenšas norādīt, ka nevēlas tieši piedalīties karā, taču pagātnes rīcība runā pati par sevi. Tieši caur Baltkrievijas teritoriju Krievijas karaspēks uzsāka virzību iebrukuma sākumā 2022. gadā. Tagad, kad Kīiva runā par retranslātoru stacijām un rūpnīcām, kas palīdz Maskavai, vēstījums ir vērsts uz atbalsta struktūru, kas uztur Krieviju pie dzīvības. Zelenskis norādīja, ka benzīna piegādes no Baltkrievijas uz Krieviju no janvāra līdz maijam pieauga 13 reizes, salīdzinot ar to pašu iepriekšējo periodu, kamēr dīzeļdegvielas piegādes esot trīskāršojušās. Šāda veida plūsma palīdz Maskavai pielāgoties uzbrukumiem pret naftas pārstrādes rūpnīcām un termināliem, tāpēc Ukraina cenšas aizvērt šīs nepilnības. Ja degviela turpina nonākt pa citu maršrutu, spiedienam jātiecas arī uz šo maršrutu. Ukraina arvien vairāk paļaujās uz droniem, kas ražotu pašas teritorijā. Ukrainas varas iestādes apgalvo, ka lielākā daļa bruņoto spēku izmantotā aprīkojuma jau ir vietējās ražošanas. Šī spēja ir mainījusi spēles noteikumus, jo tā ļauj veikt biežākus uzbrukumus ar zemākām izmaksām un arvien lielāku darbības rādiusu. Tā vietā, lai gaidītu tikai ārējo bruņojumu, Kijeva ir izveidojusi izsīkuma karu ar pašu tehnoloģijām, izlūkošanu un rūpīgi izvēlētiem mērķiem. Krievija joprojām atbild ar uzbrukumiem Ukrainas pilsētām. 22. jūnijā Ukrainas amatpersonas ziņoja par bojāgājušajiem un ievainotajiem tādos reģionos kā Sumi, Zaporižja un Odesa. Šo daļu nevar ignorēt, jo tā izskaidro, kāpēc Kijeva uztur kampaņu pret Krievijas infrastruktūru. Ukraina cenšas samazināt Maskavas spēju turpināt bombardēt tās teritoriju. Loģika ir trāpīt uzbrukuma avotam, nevis tikai aizsargāt debesis pēc tam, kad droni un raķetes jau ir palaisti. Mihails Fedorovs, Ukrainas ministrs, kurš atbild par tehnoloģiju un digitālās aizsardzības jomu, jau bija runājis par ideju izolēt Krimu ar dronu palīdzību. Šī frāze raksturo pašreizējo situāciju. Ukrainai nav jākontrolē pussala, lai radītu tūlītēju ietekmi. Tā ir jāpadara okupācija dārga, nestabila un grūti pārvaldāma. Un attēla ruguni Kerčā, degvielas problēmas un vietējo varas iestāžu noteikti ierobežojumi liecina, ka šis spiediens jau ir parādījies uz vietas. Maskava cenšas pastiprināt galvaspilsētu ar pretgaisa aizsardzību un aizsargāt svarīgus objektus, taču tas atklāja arī citu problēmu. Kad sistēmas ir jāpārvieto, lai aizsargātu ēkas, naftas pārstrādes rūpnīcas un pilsētu teritorijas, citas vietas kļūst ievainojamākas. Krievijai nākas izvēlēties, ko aizsargāt vispirms, un dronu karā šī izvēle kļūst par pastāvīgu izsīkumu. Vladimirs Putins sāka iebrukumu 2022. gadā, ticot, ka sagraus Ukrainu. 2026. gada jūnijā aina ir pavisam cita. Ukraina joprojām stāv. Okupētā Krima izjūt spiedienu. Maskava slēdz lidostas, un Krievijas aizmugure vairs nevar gulēt ar tādu pašu mieru. Es esmu Milsons Alves, globāls internacionalists, un mans mērķis ir jūs katru dienu sniegt patiesu informāciju. Ziņu saites ir norādīts video aprakstā. Nospiediet patīk šim video, abonējiet kanālu un beigās ieskatieties komentāros, lai jūs vēl vairāk iesaistītos Milsona Alves kopienā.